jau 44 dienas šis jautājums par, es mēģināšu izmantot vienotības definīciju, par pēdējā laika aktualitātēm jautājumā par ministru prezidentu lomu ārpolitikā ir dienas kārtībā. Un tas parāda to, ka vienotība demonstrē izcilu augstprātības, visatļautības un nesodāmības pārliecību. Un to dara ārkārtīgi izteiksmīgi un pārliecinoši. Bet kādreiz vienotībai bija svarīgi arī likumi, principi un valsts vērtības. Un vismaz divas, kas attiecās uz Kariņa VIP lidojumiem, ir ierakstītas likumos. Pirmais, ka valsts amatpersonas pienākums ir strādāt sabiedrības interesēs, veicināt valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, kā arī sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai. Tas izriet kā pamatprincips no likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Es atceros, kā vienotība ar šiem lozungiem gāja uz uzvaru 10. Saeimas vēlēšanās, 11. Saeimas vēlēšanās attiecīgajos gados. Tas bija svarīgi. Tas gal galā likumā rakstīts. Otrs princips. Valsts amatpersona kā publiska persona rīkojas ar sabiedrības mantu un finanšu līdzekļiem likumīgi un lietderīgi. Tas ir tās rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. Mērķi sasniegt ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu. To nesauc par taupību, to sauc par saimniekošanu normāli. Tas izriet no publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķirdēšanas novēršanas likuma 3. panta. Un tad, protams, ir arī publiskā retorika. Žēl, nav klāt, ne, ir klāt. Saeimas frakcijas jaunā vienotība vadītājs Edmunds Jurēvics Latvijas televīzijas raidījumā Kas notiek Latvijā? Ļoti izteiksmīgi, skaidri, pie tam vairākās vietās vienu un to pašu, gluži kā lasot kādu priekšrakstu, atkārto vienus un tos pašus vārdus. Skaidrs, ka šajā lietā ir jāievieš skaidrība, jo es piekrītu, ka kopumā ir nepieciešams kādās situācijās, kad valsts intereses jāaizstāv, būt operatīviem, kādreiz arī doties ar šādiem reisiem. Ko es varu atzīt, ka tiešām, manuprāt, ir bijusi nopietna kļūda. Ir bijusi kļūda komunikācijā. Numur 2. Informācija, manuprāt, bija jāsniedz ātrāk. Tā ir skaitā parlamentam un sabiedrībai. Šī ir kopēja arī mūsu kļūda. Mēs no tā mācāmies. Jāiet uz priekšu, jāsakārto sistēma. Informācija ir jāsniedz. Tā Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics, vai ne? Tā bija. Šis ir, kolēģi, 3. apvienotā saraksta pieprasījums. Pirmais pieprasījums tika iesniegts šā gada 31. oktobrī. Cienījamie kolēģi, ir pagājuši 44 dienas. Pirmajā pieprasījumā praktiski starp šiem 10 jautājumiem tie bija gandrīz tie paši jautājumi, bet ļoti koncentrētā formā, ko apvienotais saraksts turpina uzdot arī 2. un 3. pieprasījumā, un visticamāk būs 4. un 5. vienkārši elementāri saprotami jautājumi. Vienotība apzināti nesniedz informāciju vai sniedz to daļēji publiskajā telpā, pēc tam vēl žurnālistiem izmantojot, ka nemaz tik traki nav. Tur jau tikai kāds 130,000 iztērēt, pusi ir Brisele. Tad atklājas, ka tie ir 650,000. Izrādās lidojumi bijuši 2 reizes vairāk, izrādās 1,36 miljoni un tā tālāk. Manuprāt, tā nav laba prakse. Sabiedrībai skaidri spļaut acīs un parādīt to, ka jums vienalga. Atklātība, godīgums, caurspīdīgums savā darbībā, tie vairs nav tie principi, kas šobrīd vada vienotību. Tā ir? Par atbildību parunāsim. Nē, vispirms, tad 44 dienas ir pagājušas, kur mēs esam, ko mēs saprotam. Tad tie, kas ir piemirsuši, varbūt 36 Krišjāņa Kariņa lidojumi, kas ir jaunums, 1 lidojums arī jaunajai premjerai Evikai Siliņai.
interesantā kārtā, uzdodot jautājumu, vai premjere Evika Siliņa vispār ir izmantojusi privātās lidmašīnas saviem darba komandējumiem, atbild bija nē, Evika Siliņa nav izmantojusi privātās lidmašīnas lidojumiem par valsts naudu. Un šī piebilde ļoti svarīga, jo tie, kas grib izlasīt, tie lasa nē, bet piebilde par valsts naudu, un tas vēl diskutabli. Tātad tie lidojumi bijuši uz Briseli. It kā par to ne mūsējo Eiropas naudu. Tā arī ir mūsu nauda. Par atbildību parunāsim. Šī ir unikāla īpašība ne tik daudz vienotībai, cik konkrēti Krišjānim Kariņam. Un tie, kas strādājuši ar viņu iepriekš, šo visu laiku atsauc atmiņā. Proti, ka Krišjāns Kariņš neko nav zinājis, neko nav sapratis. Un noteikti nav ne pie kā vainīgs. Neko nezināja un ne par ko nav bijis atbildīgs. Un tie bija viņi. Tie bija mani tuvākie kolēģi, saka Krišjāns Kariņš, valsts kancelējas vadītājs, mans birojs, bet ne es. Es neko. Un citāti, tās reakcijas no bijušā premjera. Neviens premjers tajā nav iesaistīts. Tā ir valsts kancelēja, kas to dara. Premjers atbild par politiku, neiedziļinās un nav tieši atbildīgs par šādiem jautājumiem, uzsvēra Krišjāns Kariņš. Tā tur valsts kancelē. Cits Kausas kungam prasieties. Vispār neko nezinu. Delfos. Es atzīšu savu kļūdu. Man kļūda ir tā, ka tajā laikā es neiedomājos uzdot visus šos jautājumus, ko jūs šobrīd uzdodat. Es tiešām neiedomājos. Es uzticējos savai komandai. Ka komanda zina, kā to dara, ka valsts kancelēja zina, ko dara, ka ir vispār procedūras raidījumā spried ar Delfi, sacīja ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš, komentējot kritiku par privāto avio kompāniju izmantošanu. Ko saka valsts kancelēja? Beidzot, pēdējā pieprasījumā valsts kancelēja, acīm redzot, arī saprotot šo situācijas absurdu. Starp ļoti daudz rakstītā ir kādas rindas. Tad pēdējās atbildes vēstules 6.4 punkts. Ministru prezidents un ministra prezidenta birojs savstarpēji konsultējoties, izvērtējot lietderības apsvērumus, pieņem lēmumu par iespējamu atbilstošākā avioreisa izvēli, tostarp speciālā avioreisa izmantošanu. Tātad ministru prezidents ar ministra prezidenta biroju pieņem lēmumu par privāto lidmašīnu izmantošanu. Kā jums tas iet kopā, kolēģi, ar to, ko Krišjāns Kariņš ir sarunājis ēterā? Es domāju, ka nozīmīgi vārdi ir tieši uzsvars uz to, ka ministru prezidents Krišjāns Kariņš un viņa birojs, izvērtējot lietderības apsvērumus, ir pieņēmuši lēmumus izmantot privātās lidmašīnas. Parunāsim par lietderības apsvērumiem. Šī ir tā sadaļa, kur informācija izmisīgi netiek sniegta. Nekāda dziļāka komentāra, nekāds vērtējums par konkrētu lietderības vērtēšanu katram no šiem privātiem avioreisiem. Lidojums 30. augusts 2022. gads. Kopenhāgena Rīga. Vienā virzienā 37 400 eiro. Vienā virzienā no Kopenhāgenas uz Rīgu. Lidojuma ilgums 1 stundu un 25 minūtes. Jūs zināt, cik ir kilometri no Kopenhāgenas uz Rīgu? 735. Vienā virzienā 37 000 eiro. Te kolēģi paskatījās, ja vajadzētu steidzami, tūlīt aizlidot. To var paspēt vēl izdarīt šodien, Air Baltica reiss 18.50, pusotras stundas lidojums, vienā virzienā 140 eiro. Vienkārši 140 eiro, bez tūkstošiem. Abos virzienos 433,98 eiro. Rītdien var atlidot atpakaļ. Šodien uz Kopenhāgenu aizlidot, rītdien atpakaļ. Katru dienu iet reisi. Uz Briseles un citu biežāk. Paņemsim to, ko Dīdzis Šmits teica. Šie 1,36 miljoni ir samaksāti
tiem, kam pieder šīs privātās lidmašīnas. Tas arī ir interesants jautājums, kam viņas, protams, pieder. Varbūt labāk bija maksāt Air Baltica. Ir tāds uzņēmums UPB. Uzņēmumam vajadzēja aizvest pirms pāris gadiem darbiniekus uz Stokholmu. Un ļoti grūti ir nopirkt Air Baltica reisā 80 sēdvietas. Sarežģīti. Es domāju, premjers ar biroju var aizlidot, bet 80 ir sarežģīti. UPB nopirka lidojumu čārteri. Air Baltica visu lidmašīnu, tos jaunos Airbus. Nopirka visu lidmašīnu ar 148 sēdvietām, lidojumam Rīga, Stokholma un pēc tam lidojumam atpakaļ. Tātad turp un atpakaļ. Visu lielo lidmašīnu ar 148 sēdvietām. Tie ir precīzi 712 kilometri, tieši tikpat daudz, cik ir lidojums uz Kopenhāgenu. Tieši tās pašas 1 stundu un 25 minūtes. Un cik tas izmaksāja? Noīrēt visu Air Baltica lidmašīnu. 14,700 eiro. Plus, tur ir lidostu nodokļi, kaut kāda vēl sīkuma nāk klāt, tātad 16 varbūt ar pusi tūkstoši eiro sanāk. Turp un atpakaļ. Tas nozīmē vienā virzienā 8,000 eiro noīrēt visu lidmašīnu. Air Balticam var darīt to ar smukajiem Latvijas karogiem virsū, visas lidmašīnas garumā. Un pretī mums ir viens Krišjāņa Kariņa lidojums uz Kopenhāgenu. Vienā virzienā 37,400. Un viss Air Baltics 8,000 eiro. Tātad, Šmita kungs, man jūs jāsarūktina, Kariņa kungam nebija fiziskas iespējas 1,36 miljonus atdot Air Balticam, tāpēc, ka acīm redzami sadārdzinājums lidojumā, piemēram, konkrēti šādā distancē, ir vairāk kā 4 reizes. 4 reizes dārgāk ir aizlidojis Krišjāns Kariņš nekā īrējot visu lidmašīnu ar 148 vietām, un varētu pat lidojuma laikā mainīt savus sēdvietas, sēdēt pie logu un aizmugurē un priekšā un biznesa klasē. Paskatīsimies vēl citu aspektu. Lidojumi par tā saucamo Eiropas naudu uz Eiropadomēm. Cilvēki pārbaudīja, saskaitīja, izrādās vairs uz vēl kādu Eiropadomi aizlidot ar privāto lidmašīnu vairs nebija iespējams. Jo Krišjāns Kariņš bija izmantojis šo iespēju tieši uz visām Eiropadomēm. Nekad nelaidis garām iespēju aizlidot ar privāto lidmašīnu. Bet interesanti, ka publiskajā telpā tiek stāstīts, ka katra Kariņa stunda ir dārga. Katra Kariņa stunda ir dārga. Paskatīsimies. Eiropadome Beļģijā tātad, kur notiek 16. decembrī 2021. gadā, 10:10 sākas, 8:30 vakarā jau ir vakariņas un beidzas viss. Krišjāns Kariņš ar privāto reisu, iztērējot ļoti iespaidīgas summas, ir aizlidojis dienu iepriekš, 15. decembrī. Mierīgi palicis pa nakti, no rīta paēdis brokastis, 10. aizgājis uz Eiropadomu, vakarā uz vakariņām, palicis pa nakti Briselē un 17. datumā iekāpis savā privātajā lidmašīnā un atlidojis mājās, piektdienas vakarā. Katra stunda taču ir dārga, vai ne? Kaut kā neiet kopā. Ir vēl viena interesanta lieta. Citējot publiskas personas finanšu līdzekļu manas izšķērdēšanas novēršanas likumu, valsts amatpersona kā publiska persona rīkojas ar sabiedrības mantu un finanšu līdzekļiem likumīgi un liederīgi. Tas ir tās rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegt ar mazāko finanšu līdzekļu manas izlietojumu. Likumīgi un liederīgi. Tiesiskais pamats, lai īrētu privātās lidmašīnas uz Eiropadomu lidojumiem un pēc tam šo kompensācijas iegūšanu atpakaļ no Eiropas budžeta, tāds ir. Bet atbild uz jautājumu par to, uz kāda tiesiska pamata ir iespējams apiet šo normu, kas pasaka, ka jāsasniedz mērķis ar pēc iespējas mazākiem līdzekļiem. To neviens nesaka. Es lūdzu apvienot laikus. Deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai?
uz kāda tiesiska pamata tas vispār ir iespējams, jo tas ir precedents. Arī citi var neievērot publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu tādā gadījumā. Uz to atbildes nesniedz, bet Krišjāns Kariņš tā vietā mums sniedza ieskatu Veimāras republikas vēsturē un apceres par savu bērnību. Tas ir sausais atlikums no pieprasījuma komisijas. Un visbeidzot, es cienu Raimondu Čudarku. Mēs esam strādājuši kopā, bijuši pie viena galda. Bet Čudarkungs, es zinu, ka jūs kā labs politiķis, krietns cilvēks un jurists esat bijis situācijās, kad jūs saprotat situācijas absurdu un šausmīgumu un spējat pieņemt adekvātu lēmumu un nostāties pareizā pusē. Es esmu tādu jūs redzējis. Es ceru, ka vismaz jūs vienreiz mūžā, šobrīd, šajos apstākļos, redzot šīs situācijas absurdu, spēsiet pieņemt lēmumu un kaut vai viens pats no savas frakcijas simboliski atbalstīt šo informācijas pieprasījumu par Krišjāņa Kariņa lidojumiem. Paldies! Paldies!